Es atceros savus vecākus, jā? Kaut kā tās mājas. Jā. Noras man ir. Jā. Tās jau esmu pārrakstījies. Nē, tas nekas varbūt jau kad arī. Bet tiem iekšā dzīvosāji. Varbūt arī tā tās mājas arī tās nodod mums. Jā. Ir, man vecāk ir. Tad drusku. Reku te laikam ir, jā? Tā ir, ja? Jo tad, ja numuru man palīdzēs, tad Kaut kā te, tas nekas, bet es atceros, ka nu jā, man jau viņa datora arī viss ir. jā. Ja vajag atstāt naudu, mēs varam atstāt e-parasti, es te baidīties no šīs nolēmējām. Es jau pierakstīju savā blogā tās 3 nulles, jā. Klausies, šitā vārds grāmata, jā? Jā. Šitā jau vajag būt visprecīzākā. Nu, viņa tur ir pieminējusi 90 māju vietas. Nu tā jau droši vien bija. Jā, protams, ir Jā, precīzākā. man imāja šitā grāmata. Jā, bet bija jau reizē jaunoras nav pieminētas, vēl jau bija 410, vai ne? Tas jau bija ļoti liels pagasts. Nu, salīdzinot ar saldu, man bija divreiz lielāks, jā. Šitam Te ir 209. piemēram, tur arī kļūt, kas viņiem to sauc pagasts taisīt. Tur nav laukais. Kāpēc nav laukais? Tāda māja, Jā. ezera krastā, Nu, jā, skaistā vietā. Es kopš sāku Laukaiši vienmēr ir labā siltā atmiņā, jā. Kaut kādi krasti. Nē, nu, laiki mainījās. Bet laukaiši vēl šodien mainās. Tas taisītājs arī mainās. Jā. Es jau lūdzu, ka būtu palicis kuldīgs aprīlis. Viņš bija Nu, kuldīgs. jā, bet tagad nav vairāk. Nevajag kuldībai uzbāzties. Labi, vairs nē. Mums ir saules. Jā, bet es Emīļu paprasīju, kāpēc neatstāju kuldīgu aprīlis. Mūsu skolotāji bauroja ar abām rokām, lai pievieno šito saules pilsētā. Es biju tai sapulcē. Es tev varu parādīt, ka cienījums cilvēks. Labvakar. Arī laids. Prieks redzēt. Jā. Izdevuties jūs, jo līdzās 6, tad visi iesim iekšā un skatīsimies, ja? Rekvī piemērs, redzot, kā varētu taisīt saldus pagastu, zirņu pagastu, ja? Pēc mētrienas vietvārdiem, ja? Tas ir kartīte un pa visām mājām ir atraksts. Uz sieviešu biedrība ņēma un uzcep šitās grāmatas no plači, ja? Un rekvī blakus tevam 36 mājām ir uztaisīta grāmata, ja? Un tad, nu, tās pārējās šādas tādas, kas te ir bijuši. Rekli vēl ir vilcīgi pakats, kas pa zirņas. Mūsu zirņos jau nav, bet nu. Nu, te visu un pēc tevi ir man zirņas, jā. Es atradu, sapratu, ka tik ir vietai grāmatai jāizdod. Jā, kaut kā jāizdomā veids, kā to izdarīt smuki. Jā, un stāvēt uz tā atlīdz un pamazām tā kopā to puzi. Man likās, ka es vārēju 500 mājas saskaitāms, 1117 cilvēki ir saskaitāms lielums. Ko? Jā, tas aktīvos, ejot cauri. Visam vajag bišķi laika, jā, lai šito te uzvīt. Jā, jo man šitās visas planšetes bija aizpildītas ar šiem materiāliem. Te alfabētiskā secībā ir visas mājas. Te šitās planšetes. Man viņas bija oriģināli, visas tā ir.
Ja ir nauda, tā ir smuki, ja nav nauda, tā ir Kāpēc? Jā, tāpat ir bezskatā. Jā. Jā, un tā, ir jāiet pensijā Rīgā, to izdarīju, tas ir pensijas telpā. Tad uznāca karta, un Rīgā vai Kirlopāts. Un tad zinu, kur iktas un gribu mani pieņēma. Un tāpēc es esmu šeit. Es jūtos tā kā atgriezies. Jūs kā jūs esat pirmoreiz iemīlējāties. Jūs tā kā gājāt tā kā uz tikšanos. Un tāda svētlaimīgā sajūta ir man šodien. Jā. Jo gadsimta sākumā es visiem teicu, kā tev iet, tas ir brīnišķīgi. Mēs tagad kopš pāris gadiem, es saku, man ir svētlaimīgi. Nu, mums buku par zīmēju nav. Tā ir man patiesā sajūta. Un te arī mēģinājums atklāt to patiesību. Nu, mēs tur tikai metālu, Lai runā tā patiesība kā bija. Bet tā es tā. Jo mēs uzlaugām pārrakstītā vēsturē. Vairāk vēl to, kas tagad. Kas mums jāiet? Nu labi, es vēl neesmu. Es varu tos cilvēkus tik tā, nu, Jā. es tur kaut kāds gadus 20. Ciema Saudas pagasta bibliotekāri aicina mūs savās siltajās telpās uz nelielu manas prezentāciju, un pēc tam mēs atgriezīsimies. Jā. Tad ejam iekšā. Ejam iekšā visi, jā? Lai iet mums uz priekšu tā darīšana. Nāc iekšā. Paldies, kā nācās. Ejam tālāk. Jā, es...